Tas kļuva par mani. Tagad es pirmo reizi. Laiks pienāk. Nomieramies, meitiņ. Nē. Cerams, ka viņi no šejienes neliks lejā, draugi. Un pēc tam, lai nerodās nekādas problēmas. Nāc šur, paņemsim arī to lietu priekš Diablo. Romeo, ko tu dari, Romeo? Vai mans skaistlis ir skaists? Mans lauva dēls, malacis. Paga paskrien, lai es var tik garām. Brāl, viņi ļoti bieži prasa, lai izvestu arī Diablo pastaigā. Cilvēks... Viņš ir tik spēcīgs, ka ļoti velk. Viņš mani pilnīgi izsūc. Tas lauva jau kādu laiku ir palicis fonā Diablo. Es teicu, ka mums vajadzētu viņu atkal izcelt priekšplānā. Šilo. Ko tu dari, meitiņ? Šilu arī piesien, lai varētu aizvest. Es nevaru šo piesiet, viņš uzbruk visiem, kā jūs zinat, draugi. It īpaši ir redz vājāku sunu. Šilu uzreiz metas virsū. Šajā ziņā viņi ir pilnīgi psihopāti. Vismaz tagad iegādātā būris ir liels, tiešām diezgan liels. Šeit viņai ir arī nedaudz ārkāk. Tāpēc es viņu nevaru piesiet ārā, nekad nevar zināt, kas var notikt. Jo viņi metās virsū. Diablo. Tyson, nē, ej pie viņa, nē, pie tā. Pagaid mazliet. Skaties, arī vāra kāja ir sadzījusi, jā. Neks vairs nav palicis, jā, mans lauva. Nāc. Lēnām, dēls, lēnām, Diablo. Brāl, tas ir ļoti slikti. Šeit ir spēks, ne tāds parasts. Kad viņš pievelk, tad pievelk. Nāc, pastīšos pie ekrāna. Labi, Tysons, mierīgi. Tysons atkal uzbudinājās. Jā, Tysons. Up! Hektors atkal uzvilkās. Up! Up! Hektors. Tagad pasties, Hektors Diablo neuzbrūk tik stipri kā onkulim. Vai zini, kāpēc tas tā ir? To es jau iepriekš teicu. Diablo Hektors ir draugs. Viņi viens otru jau pazīst no vietas, kur iepriekš uzturējās. Viņi abi nāk no tās pašas pagalmas, kurā bija agrāk. Tāpēc, skaties, Diabls viņam neko neteica. Iepriekš viņš bija uzbrucis Diablam. Hup! Nāc, paskaties arī pie Izabeles. Izabeles šķiet, ka tūlīt viņam uzbruks. Paskaties uz Izabeli. Mētiņ, nomieramies. Mēdz, Diabla. Pausta šit. Hei. Čik, čik, čik. Izabela, tavu galva ir tikpat liela kā Diablo mūte, meitiņa. Viņa ir gudra. Viņa ir gudra, mīļā. Labi, apstājies, viņa nomierinājās. Atved arī Reinu pie viņa. Reina, vai ne? Kad mēs viņu pēdējo reizi iepazīstinājām, viņa uzbruka Diablam. Tā es atceros. Redz, viņa jau kāp virsū. Vai Reinai Diablo iepatikās, meitiņa? Ak, mana gudrā meitiņa. Apstājies mierīgi. Kā Reina spēlējās? Nāc pasties tagad pie Reinas. Reina, beidz, dēls. Viens. Hup! Apstājies, dēls. Apstājies, dēls. Apstājies, dēls. Ir nu! Marla arī skatās uz Daju. Viņa stāv viņam blakus, skaties. Nu. Hup! Tagad skaties uz Diablu. Labi, tagad es kaut ko teikšu. Hup! Hup! Cēlies, tagad neko nesakiet, bļāviens. Mašalā suņi nomierinājušies, jā. Dieva vārds tiešām ir nomierināšanās. Pat Daja neteica. Ne arī ar Diablo draugu. Tā ir sun beidz, dēls. Nāciet, paskatīsimies, tagad iesim pie asasīs. Miļan. Kā iet, Gohan? Vai tu arī iepazinies ar Diablu? Leo arī ļoti smieklīgs. Šis Leo izskats mani vienkārši nogalina, draugi. Leo, mans lova puiga. Nedaudz paaugs arī tu viņu tā vadās, labi? Mēs, Diablo, nāc. Tagad. Vispirms ļausim viņiem vienam otru apostīt šeit, draugi. Vispirms ļausim viņiem viens otru paostīt caur sietu. Pēc tam es arī viņus izlaidīšu. Es šeit neusticos ne Diablo, bet gan Asijai. Jā, dēls, labi. Tantiņ, tu gribi, lai es pa tevi stāstu, vai ne? Tagad es tevi atlaižu, nu nāc šurp. 1, 2, 3. Ej, dēls. Lai mūsu gavēns ir svētīts. Labi, tagad viņi osta viens otru. Zini, kāpēc es uzticos Asijai? Asija pēkšņi uzbrūk, draugi. Tāpēc es nevaru pilnībā uzticēties Asijai.
Kad viņa pirmo reizi atnāca, viņa mēģināja arī dominēt par suņu tēviņiem. Tagad viņa ir mazliet nomierinājusies. Skaties! Hei, vecīt! Hei! Šš! Apstājies! Skaties, viņa saķērās, redzēji? Viņi iesaistījās nelielā saķeršanās. Asi mēģināja iekost, skaties. Es jums teicu, bet vai redzējāt? Diablo neatbildēja asijai. Maz. Uf. Bet asi arī ir neparedzama. Es īsti nevaru saprast. Ceru, ka viņas nesastrīdēsies. Skaties, asi jau sāk tevi apsteigt. Nomierinies, dēls. Tas notika, kad viņi bija piesieti pie tā žoga. Abi ar Diablo saķērās, draugi. Uf. Nu, šis atļāva. Apstājies, dēls, apstājies. Lūdzu, uzmanīgi. Nāc šurp. Sāks vēl pāroties un būs nepatikšanas. Apstājies. Ej. Vadiet. Uf. 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 Dur suns neiejaucas. Paskaties uz asju, vecī. Starp citu, vai jūs zināt, Diablo neuzbrūk. Ziniet, kāds ir Diablo? Kūce izliekās nepieejama. Viņa nav nekāds piemērs. Man sāp galva, nedari tā. Kad tēviņš uzstāja, tad mātīte viņam sit. Sapratāt? Tas tēviņš viņai tur neuzbrūk. Bet asa ir tik spēcīga, ka pat milzīgo Diablu nogāza. Tātad jūs redzējāt, tur Diablo arī ir diezgan liels. Bet Diablo viņam neuzbrūk. Nu, viņš vispār neuzbrūk. Ja viņš tiešām gribētu uzbrukt, tad viņi sāku cīnīties. Uzreiz viņus izšķirt. Tas ir tāds kā koķitēšana. Tā, teiksim, tā ir koķitēšana. Bet tā asijā izrādījās uzticīgi. Skaties, tas nozīmē, ka viņa ir pieņēmusi savējo. Vai redzējāt? Viņa neļauj citam tēviņam. Skaties, viņa uz viņu dusmojās. Sekosim vēl mazliet. Nāc. Kā Diablo tā satrakojās, bāc? Apstājies, puika, apstājies. Bāc. Nē, nekādas koķitērijas. Asi, es ņēmu savus vārdus atpakaļ, meitiņ. Šoreiz tu... vai tu to nedarīji? Skaties, viņi dusmojās. Skaties! Diablo acis tā atvērās kā fantāzijā. Nu, paskaties taču. Aslan, nāc šurp. Nāc, puika, nāc. Aslan vēl nav beigusies meklēšanās. Viņš atļauj. Draugi, meklēšanās vēl nav beigusies. Nē, vai tas ir beidzies, es īsti nesaprotu, brāl. Vienu brīdi tu atļauj, otru neļauj, meiteni. Nav skaidrs, ko tu dari. Bet, protams, ir arī tas jaunās iepazīšanās moments. Nāc. Es arī interesi vērošu, vai kaut kas notiks. Viņi sāk viens pie otra pierast ar vien vairāk. Labi, tu te esi savējais, mierīgi, dēls, mierīgi. Mans lau, mierīgi. Šš! Nāc šur, nāc. Nāc, kāpēc tu kliedz? Hei, kāpēc tu kliedz, puika? Tu esi mans skaistulis. Nomierinies taču. Tiešām, kā redzat, šobrīd ir tāda reakcija. Asja. Tāpēc, ka viņai ir meklēšanās. Diablo neko neteica par viņas uzbrukumu. Citā reizē viņš noteikti kaut ko teiktu. Jo te viņš zenās pakaļ kucei, kurai ir meklēšanās. Tēviņš. Viņš sevi mazliet atstāja otrajā plānā. Tāpēc arī nevajag pārāk pārkāpt robežas. Tagad Aslana. Viņš ierobežosies. Diablo uzvilksies. Tad viņi tiešām saliksies. Abi divi ir traki spēcīgi suņi. Šoreiz man būs ļoti grūti viņus izšķirt, draugi. Jo mēs zinām Diablo žokļu spēku. Kad karājās iekodies, viņš pamatīgi spiež. Viņš tiešām stipri saspiež. Ja nu kas? Ar Diablo es to nevaru īsti novērtēt. Hei, skaties! Nē. Vecīt, nāc! Vecīt, nāc! Nē, Diablo. Nāc! Brāli Reina arī tur uzbruka dedēji. Labi, atlaid cilvēku. Tagad es neļauju pārošanos, draugi. Uz redzēšanos!
Patiesībā esmu īsts vīrietis. Nevis tāds, kur var viegli apmānīt. Patiesībā neesmu tāds, kur var viegli apmānīt. Bet paskaties tagad, Diablo elpa ir ļoti laba. Skaties, kā bija iepriekš. Dēls klusē, ej. Iepriekš, kad viņš skrēja 2 reizes, dzīvnieks bija pilnīgi izsmelts. Skaties, cik tagad. Droši vien jau pusstundu pagājis ārā. Tur viņš arī ar visu spēku piepūlās. Skaties, tagad elpa ir lieliska. Mums vajadzēja viņu mazliet notievēt, viņš pilnībā atkopās. Tagad viņam ir labāk. Redzējāt, dzīvniekam enerģija ir atgriezusies. Iepriekš viņš nevarēja piecelties, uzreiz palika bez elpas. Tagad es speciāli neaiztieku, draugi. Viņi cīnās par dominanci. Vai sapratāt? Tāpēc es nejaucos, bet šobrīd atdalīsim. Tas nebeigsies labi. Tas nebeigsies labi. Jo Diablo mazliet pārkāpj robežas. Šeit man nevajadzētu iejaukties. Piemēram, ja es šeit iejaukšos, vai zināt, kas notiks? Arī Diablo no manis uzkurinātos un mestos tam otram virsū. Sapratāt? Lai viss nesabruktu, Diablo pieņem nazli lēmumu. Tāpēc viņš arī klusē. Bet ja Diablo būtu mazliet, mūtē dabūja brūts, draugi. Tāpēc nāciet, izvedīsim viņu ārā. Asi gan ir tikumīga. Bravo manā meitenei. Onkuls viņu aizsargā. Nevienu citu vīrieti nelaiž tūmā. Vai redzat? Pagaid, paskatīšos. Diablo prāts joprojām ir tur, bet tikai tā lieta. Viņš pārplēs Diablo siksniņš šeit, traks suns. Nav ne koduma, ne zobu pēdu, paskaties. Tas nozīmē, ka viņš nekādā veidā nav iekodis, kā tu saki. Viņš šeit laikam īsti kautiņu netais. Varbūt Diablo pats sev iekoda mēlē vai kaut ko tādu. Suņiem tā gadās, tā ir tā brūts. Tātad asī viņam nekādā veidā nav nodarījis pāri. Skaties, es pieskaros vietai, kur viņš iekoda manā rokā. Viņš tā kā sit, izliekās, ka kož, bet ne kož. Tikai spiež, it kā uzliek savu pārsvaru, sapratāt? Diablo to pieņem, jo viņa mātīt nāca. Ja tas būtu tēviņš suns, tu nekad neredzētu tādu ainu. Ja tas būtu tēviņš suns, viņš uzreiz viltu. Māc. Cilvēks, es esmu mierīgs, meitiņ. Vai tu arī uzvilkies? Ak, es aizmirsu Romeo. Tiešām, viņš ir tik mazs. Es viņu aizmirsu, lai Dievs pasargā. Viņi viens otram metas virsū, problēma nav. Nāciet paskatieties, Diablo. Brāli, Diablos palika pie asis, viņš nemaz negrib nākt. Nāc paši, nāc, es tev nedaudz aizvēršu. Padzer savu ūdeni. Nāc, atslāpst mazliet, paskatīsimies. Tagad es tev ielikšu būrī pie taviem draugiem. Lai viņš iet savā būrī. Marla. Marla domā tikai par Diablo, skaties. Kaut tā meklēšanā, zini. Ja mēs nebūtu piedzīvojuši tādu neveiksmi, ja es būtu sapārojis abus, zini, mēs būtu dabūjuši trakas atvases no abiem, brāli. Abi ir ļoti kvalitatīvi tīras līnijas suņu zvēri. Šoreiz tā meklēšanās lieta man tiešām satrauc. Kā mēs piedzīvojam tādu neveiksmi. Nu labi, nākamreiz atnesiet šo. Paņemsim Dai no turienes. Es nedegu, visi bāni staigā man pakaļ, pasties uz viņiem. Nākamreiz arī. Vai man likt Hektoru blakus Asijai, draugi? Ko jūs sakat? Jūsuprāt. Asijā. Ja Asija Hektoram izdarīja to pašu gājienu, ko darīt Hektors, uzrakstiet komentāros, es tiešām ļoti interesējos. Ja vēlaties, nākamreiz arī viņu nofilmēšu pie Asijas. Ieliksim Hektoru, paskatīsimies, vai būs tāda pati reakcija. Piemēram, iedomājies, ja šeit būtu Hādes. Hādes nerīkotos tāpat kā Diablos, viņš nepalikt apakšā. Hādes ir vienkārši zvērs. Hādesam Asija jau tāpat nepatīk. Viņš uzbrūk, tik līdz ierauga. Bet, piemēram, ja tas pats būtu ar Hādesu, es arī to video nevarētu uzņemt. Hādes ir vienkārši zvērs. Es zinu, kas ar mani notiks, tikai tu nezini. Ārā man viņu būtu jāsapazīst, turot pie pavadas, ja vēlties, es to varu izdarīt. Bet palaist brīvībā ir problēma. Nāc šurp, onkulīt. Tagad onkulīt. Viņš lepojās ar Asiju. Ej, paskaties, tās derēs. Ej, paša, ej. Skaties, Asija ir sailgojusies pēc onkuļa, redzējāt? Skaties, Asija ir sailgojusies. Man neko nesaka, bet uz Diablo viņa ir ļoti uzvilkusies. Viņa nemaz neļauj man viņu pieņemt kā partneri, draugi. Arī šodien jums.
Es domāju, iepazīstināt Diablo un Asi un uzņemt video. Reakcijas? Es biju pārsteigts, jo es domāju, ka Asja atļaus pirms video uzņemšanas, tā domāju. Neatļāva. Es tiešām biju pārsteigts. Pat vēl vairāk, viņi pat Diablo noguldīja uz grīdas, viņi neļāva un pat riktīgi metās viņam virsū. Diablo arī nepretojās. Patiesībā Diablo šeit ir diezgan pieklājīgs suns. Viņš dara to, kas sunim tēviņam būtu jādara. Parasti tam arī tā vajadzētu būt. Par laimi parasti mēs to pārdzīvojam bez lielām problēmām, draugi. Kā jau teicu, ja vēlaties, rakstiet komentāros. Nākamreiz arī Hektoru izlaidīšu. Asis tūmā es viņu nolikšu, skaties. Viņa neko nesaka, redzēji, skaties. Viņa neko nesaka, redzēji, jo viņa šeit nefilmē. Viņa ir pieņēmusi viņu kā savu pārinieku, tāpēc vēl paskaties. Asis jau blakus citu partneri negrib. Tiešām, cepuri nost. Asis ir kārtīgi meitene, draugi. Nu, lai iet, es jūs visus ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, man draugi.